Attieksme pret latviešu leģionu šodien ir dažāda. Bieži to veido nezināšana vai nevēlēšanās uzzināt patiesību. Bet mēs nevaram atteikties no savas vēstures, arī no tās traģiskajām lapusēm. Latviešu leģions ir viena no tām. Ko mēs zinām par latviešu leģionāriem? Neko. Нет, вот чего не знаю, того не знаю. Tie bija tie latvieši, kur tika pieņemti, man liekas, Vācu pusē. Viņi karoja Крievu pusē pārsvarā. Ну, эти какие-то там организация с фашистами связана была. Tas ir, ja nemaldos, 19. 20. gads. Man drīzāk saistās ar 5. gadu atbrīvošanas cīņām, varbūt mazliet ar Čaka dzēju. Es zinu, ka viņš pastāvēja Otrā pasaules kara laikā. Viņi cīnījās par brīvu Latviju, tās Vācijas armijas sastāvā. Pēc, it kā viņiem bija kāda noruna, man liekas. Viņi palīdz cīnīties pret Krieviju. Tiksim, beidzoties karām, tur kāda daļa Latvijas paliek vāciešiem, tā daļa Latvijas paliek brīvi tomēr. Oficiāli tā bija īstenībā piespiedu mobilizācija, bet es domāju, ka lielākā daļa, kas tur gāja, tie bija tīri brīvprātīgi. Viņi bija latvieši, viņiem bija pilnīgi cita motivācija nekā Führeram, viņiem bija pilnīgi cita motivācija nekā Staļinam. Es uzskatu, ka viņi ir upuri bijuši, kad, viņi ir gājuši cīnīties svešas idejas vārdā, kur viņas vadīja kāds, kas it kā apzinājās, ko dara, viņam vajadzēja dzīvo spēku, bet nepadomāja par sekām. Par ko viņi cīnījās tieši? Par savu godu, tā varētu teikt, par to, ko viņi neizdarīja. 40. gadā to viņi centās izdarīt vēlāk. Molotova-Ribbentropa pakts. Tā slepenais protokols ļāva Padomju Savienībai 1940. gada vasarā anektēt Latviju. Visas Latvijas darba tautas vārdā atļaujiet man nodot desmītiem jums Padomju Socialistiskās Republikas Savienības augstākās padomju deputātiem un visas pasaules darba tautas lielajam vadonim un skolotajam Josifam Visarjonovičam Staļinam. Līdz ar okupāciju Latvijā sākās represīva vilnis. 30 000 cilvēku tika nomocīti, nošauti vai izsūtīti uz Sibīriju. Mūsu kaimiņi tika apcietināti, slepkavoti, pēc tam atrasti centrāla cietumā, tie līķi. Tāpat arī tika no Bukultiem pie Ķīšezera apcietināti tēvi, aizsūtīt uz Sibīriju veselu ģimenes. Un arī pie Juglas viena ģimene, kas bija skāruši. Latviešu karoka nāca vācieši cauri. Krievi paņēma, kas atkāpās no šāva visus līdz pēdējiem ģimenes loceklim. Arī bērniņš palika tikai kājiņas ārā no zemes. Visus tas mūs tā satrieca un tēvs teica, ejam brāļi, dēliņi. Un karosim pret Krieviem, lai viņos neatgriežās, jo tas mums nesīs nāvi. Aizveda skolas biedru, pagastu vecāko, labi pazīstamos, pats laimīgā kārtā nejaušības dēļ izglābos 14. jūnijā no izviešanas. Un tad pienāca laiks, kad tika aicināti iestāties brīvprātīgos. Un mēs nešaubīdamies gājām. Es, tēvs un brālis aizbraucam uz Rīgu no šejienes, uz Annas ielu, kur pieteicamies brīvprātīgi Latviešu bataljonā. Un man, protams, lika pirmām iet priekšā. Es tāds mazs puišs, 16 gadu, un priekšnieks saka, tas, kas mums pieņem, tas virsnieks. Cik jums gadi? Es saku, 16. Mēs jūs vēl nevaram ņemt, jums jāvajag tēvu un vectēvu, tas ir tēva atļauja vecāku. Es saku, redziet, ko man tēvs aizmugurē, prasiet viņiem. No tēvam prasīja, viņš saka, jā, mēs esam mieru. Mums ir jācīnās par savu Latviju. 1941. gada vasarā, kad Vācija uzbruka Padomju Savienībai, radās cerība, ka Latvijas neatkarību izdosies atjaunot. Latvijas iedzīvotāji sagaidīja vācu karaspēku kā atbrīvotāju.
Taču sekoja vilšanās, jo drīz vien kļuva skaidrs, ka īstie noteicēji Latvijā būs vācieši. Okupētās Baltijas valstis nekavējoties tika iekļautas teritoriālā veidojumā, ko nosauca par Ostlandi. Nacistu represijas vissmagāk vērsās pret ebrejiem. Viņiem bija jānēsā īpaša dzeltena uzšuve un jāizcieš neskaitām pazemojumi. Kamēr propaganda kurināja naidu, vācu drošības dienests īstenoja pakāpenisku ebreju iznīcināšanas plānu. 65 000 Latvijas ebreju tika nošauti Rumbulā, Biķerniekos un Šķēdeskāpās. Arājs un viņa komanda – latviešu palīgvienība, kas piedalījās ebreju iznīcināšanā Latvijā. Daudzi joprojām maldīgi saista šīs grupas darbību ar Latviešu leģionu. Vai bija saistība leģionam ar žīdu šāvējiem? Pamatā nē, jo leģions nodibinājās 43. gadā, un žīdu šaušana Latvijā jau bija cauri 41. gada ziemā, decembrī. Tur ir liela laika atstarpe. Lai gan zināms daudzums varbūt arājnieki ieplūda leģionā, bet leģionāri pamatā arājniekus necieta, viņus uzskatīja kā aizmuguras žurkas, kas bija centušies izvairīties no dienesta frontē. Kas noticis ar žīdiem, var notikt arī ar latviešiem. Tā rakstīja nelegālais pagrīdes laikraksts Tautas balss. Studējušā jaunatne, kas sāk izlaist Tautas balsi, avīzi, kur iznāca reizi mēnesī regulāri un kas propagandēja nepakļauties māca varai, pilnīgi saglabāt latvisko, saglabāt tautas dzīvo spēku un saglabāt savu pašlepnumu. Pakāpeniski veidojās vēl vairākas citas pretestības grupas un organizācijas. Taču Latvijas iedzīvotāji nebija gatavi ilgstošai organizētai pretošanās kustībai. Tās aktīvākos dalībniekus drīz vien arestēja. Arestēja vispirms visu redakcijas grupu un arestēja arī tos, kas bija tuvāk redakcijas grupai saistīti, kopsumā apmēram ap 100 cilvēkiem. Un centrāla cietumā savukārt mēs bijām līdz 43. gada jūnija mēnesim. Jūnija mēnesī mūs pārved, sasēdināja kravas mašīnās, aizved uz Salaspils nometni. –42. 43. gada ziemā pēc Vācu armijas sakāves austrumfrontē vāciešiem radās nepieciešamība veidot jaunas militāras vienības no okupēto Eiropas valstu iedzīvotājiem. Ja Rietuma Eiropā šīs vienības sastāvēja no brīvprātīgajiem, tad Latvijā lielāko daļu leģionāru mobilizēja piespiedu kārtā. Lai mobilizāciju Latvijā organizētu sekmīgāk, leģiona izveidošanā iesaistīja pašpārvaldi ar iekšlietu ģenerāldirektoru Dankeru priekšgalā. Zemes pašpārvalde bija vācieši izveidota pārvaldes iestāde Latvijas pārvaldīšanai. Zemes pašpārvalde pati nevarēja izdot rīkojumus uz savu galvu pašiniciatīvē. Pašpārvaldē bija jāpilda vācu norādījumu. Zemes pašpārvalde izsludināja mobilizāciju vai izsludināja uzsaukumus, lai iestājās leģionā. Šai zemes pašpārvaldē nebija vienprātības vai mobilizēt, vai piekrist vāciešiem mobilizācijā. Bija divi nogrupējumi. Viena gribēja un vēlējās, lai vācieši dot kaut ko pretī, pirms latvieši mobilizē. Un bija runa par autonomiju vai kaut kāda veida zināmām speciālām tiesībām Latvijas ģenerāla apgabalā. Otra puse uzskatīja, ka jāmobilizē, jācīnās par katru cenu pret bolševismu, bet arī šis grupējums gribēja uzstādīt zināmas prasības, piemēram, ka visi latvieši cīnotos latviešu virsnieku vadībā un tā tālāk. Bet gala rezultātā iznāca tā, ka mobilizēja, iesauca un bija jāpakļaujās vācu norādījumiem. 1943. gada 10. februārī tika izdota Hitlera pavēle par latviešu SS brīvprātīgo leģiona izveidošanu.
Latvijā norisinājās vairākas mobilizācijas akcijas. Iesaukšana leģionā pamatoja ar vācu noteikumiem par darbu pienākumu pildīšanu ieņemtajos austrumu apgabalos, bet vēlāk atsaucoties uz Latvijas karaklausības likumu. Vācijas bruņotajos spēkos kopumā tika iesaistīti aptuveni 115 000 latviešu karavīru. Tieši manā dzimšanas dienā 30. martā ir bijusi komisija, un no skolas sola 7. maijā no Rīgas stacijas mūs visus aiztransportēja uz Paplaku. 43. gada martā man kā 3. kursa studentam pienāca pavēsti ierasties darba dienestā Lāčplēša ielā uz medicīnas pārbaudi. Ierodoties, mums lika priekšā 2 izejas. Vai nu rakt grāvjus, tātad iet darba dienestā, bet konkrēti minēja par grāvjiem. Vai arī strādāt par medicīnas felšeru leģionā. Mēs jau bijām sarunājuši pārējiem medicīnas studentiem, ka mēs iesim leģionā, jo mūs arī saistīja mūsu pienākumu apziņa palīdzēt tiem citiem jauniešiem, kas ir iesaukti. Toreiz nebija alternatīvas un nebija domas par to iet vai neiet. Tas bija no vienas puses viss tā propaganda, kura toreiz visu presi un radio centās iepotēt, ka mums jāiet aizstāvēt dzimteni, Tēviju un Latviju. No otras puses, kā Damokla zobens karājās tā Salaspils nometne. Šajās dienās Vašā solī, ziediem greznota un piederīgo pavadīta, aizbrauca vēl viena latviešu brīvprātīgo vienībā. Novēlēsim cīnītājiem labas sekmes cīņā par mūsu Tēvijas un Eiropas labāku nākotni. Bijām šokēti par vārdu, ka mums raksta brīvprātīgais. Mēs uzskatījām, un tāda runa bija, viņi saka, ka mēs esot brīvprātīgie, bet mēs neesam ārprātīgie. Būtībā šis vārds brīvprātība bija tikai segvārds, lai pirmkārt apslēptu to, ka vācieši nelikumīgi mobilizēja pretī Hāgas kara konvencijai, un otrkārt, lai ārpasaulē radītu iespēju, ka paši latvieši mobilizē, paši stājās vācu karaspēka vienībās. Noklausoties Zvērasta tekstu, mūs tas nesaistīja, jo šī ideoloģija mums nebija pieņemama. Bet no otras puses mums bija jūtas pret Latvijas valsti, jo tūdaļ sekoja Dievs svētī Latviju, kuru mēs visi nodziedājām. Tās bija tās dubultās sajūtas. No vienas puses es negribēju, es esmu sašuts, ka man pārtrauc studijas, ne? Bet tomēr, kas mani jāietu, un ja es neietu, man būtu kauns. Man būtu kauns pēc tam, kad viņi cīnās, un es esmu maliņā stāvu un noskatos. Lai arī vairums latviešu leģionāru bija mobilizēti piespiedu kārtā, toreiz daudz no viņiem domāja, ka cīnoties kopā ar vāciešiem izdosies atgūt Latvijas neatkarību un novērst otrreizējo padomju okupāciju. Latviešiem tā nebija cīņa par, tā bija cīņa pret. Tāpat laikā katram karavīram tā bija cīņa par savu izdzīvošanu. Pavadot
kara ceļos. Mums bija ļoti sāpīgi, pienāca vilciens, un daudz bija, tad jau viņi bija leģionāri. Cilvēki krita uz sliedēm, stāvēja vilcienam priekšā, lai nevestu viņus, bet, nekā jau nevarēja darīt, bija jābrauc. Un tā karš prasa savu. 1943. gada pavasarī pie Ļeņingradas tika izveidota 2. latviešu brigāde, kas cīnījās Volhovas frontē. Vēlāk to pārveidoja par 19. latviešu divīziju. Latvijā formēja 2. latviešu leģionu vienību, 15. divīziju. Latviešu leģionāri cīnījās Vilīkajas, Opočkas un Ostrovas, bet 1944. gada vasarā ar kaujām atkāpās uz Latviju. Es biju jauns puika. Man no nāves bailes nebija. Un rakstījām vēstos, parasti arī lepojos ar to. Es biju lielīgs, iedomīgs, ka es redzu, es karoju, es esmu karavīrs īsts un ar prieku rakstīju mammai. Mamma gan kad arī šādi tad atrakstīja, ka dēliņ nees tik iedomīgs, uzmanīgs un tā tālāk. Bet man jau bija citas domas, man jau netrāpīs. Es neesmu no tiem. Tā bija tā lieta man. Saiknes ar māju mums bija vēstuļu ceļā. Bet ar īslaicīgām vēsturēm. Mēs, kā saka, rakstījām, informējām, neko nesolījām, nestāstījām, bet teicam, dzīvojam pietiekami labi, lai nomierinātu, kā saka, piederīgos. Un viņi savukārt arī centās mūs, kā saka, nesarūktināt. Grupā bija 7 puiši, 3 no tiem bija no Latgales, 2 no Jelgavas, bet tikai ar nožēlu jāsaka, ka no šiem 7 puišiem neviens Latvijā neatgriezās. Visi viņi krita pie Veļīkajas, pēkšņi lode Romanovskim tieši pakausīja un acī iznāca ārā. Viņš kā izbrīnījies, paskatījās vēl uz mani un saļima. Sajūta bija neaprakstām, un man liekas, ka to arī vārdos izteikt nemaz nevar. Tautieši, pēc Latvijas vēl ar vien stiepjas bolševiku rokas. Nav nekādu citu spēku, kas gribētu vai varētu pret to cīnīties, kā vien vācu armija un mēs paši. Cita ceļa nav. Tādēļ es sagaidu, ka ik viens ieročus nesīgs latvietis nostāsies cīnītāju pusē un saņēmis aicinājumu, nekavējoties iekļausies leģionāra rindās. Lai gan propaganda kaismīgi aicināja karā iesaistīt visus tautas spēkus, vācieši nevienā dokumentā nebija definējuši, kāds status Latvijai būs pēc kara. Tajā brīdī jau kļuva skaidrs, ka Vācija karu zaudēs, taču doma, ka nedrīkst pieļaut sarkanās armijas ienākšanu Latvijā, leģionāriem deva jaunu spēku cīņu turpināt. 1944. gadā, kad notika pārāvums, Krieva armija sasniedza Rīgas jūras līci, tad es uzņēmos aizsargu vadību savā dzimtajā pagastā
un 40 vīrus, tā skaitā arī 2 savus vecākos brāļus, aizved uz Laumaņu bataljonu Cirstos. Lielajā atvairas kaujā Baltijas frontē sīkstā neatlaidībā cīnās vācu karaspēks plecu pie pleca ar latviešu un igauņu vienībām. Bolševiki izpletuši ar ievērojamiem materiāliem spēkiem uzsāktos uzbrukumus, sākot ar telpu austrumos no Tērbatas līdz pat Jelgavai. Mēs tomēr tikām spiesti atpakaļ, mēs nespējām. Kad jau nācam Latvijā un atpakaļ pakāpeniski jādod viena vieta pēc otras, protams, sajūta jau gaužam slikta. Bet saprāts liek ievērot vienu, nav taču citas izejas vairs. Tad mums absolūti nekāds izejas nav. Bēgt, kur tu bēgsi? Oficiāli tevi šauj nost, ja tu esi dezertieris. Ja tev laimējos krūmos kaut ko paslēpties, kas tad tu būsi? To taču vīrgods neatļauj. Ne? Un tā kā mums citas izejas nebija, mums vienīgi bija jāturās un lēnām jānāk atpakaļ. Totālās mobilizācijas apstākļos pastiprinājās sodi par izvairīšanos no iesaukšanas leģionā. Pašiem negribot frontē nonāca arī daudzi arestētie pretošanās kustības dalībnieki. Dēlā rudens dienā mūs kādu grupu 30 cilvēkus atbrīvoja no Salaspils nometnes un pateica, ka mums atbrīvo, lai mēs varētu iestāties leģionā un pildīt savu pienākumu. Man nodeva gan policijas uzraudzībā, un kādas 3 nedēļas es vēl reģistrējos policijas iecirknī, bet arī man nebija citas izējas, un man bija jāiet gan pret paša gribu un pret to, ko mēs tautas balsī rakstījām, kad vajag saglabāt savu dzīvo spēku, jo vienkārši cita ceļa tai laikā nebija. Kad apprecējos, man bija 20 gadi, vīram bija 26 gadi. Kārs jau gāja uz beigām. Mēs domājām, ka vairs iesaukuma nebūs. Bet tomēr viņu iesaucā. Tā sākās viņa kara gaitas. Un es paliku viena, gaidot bērnu. Gada augustā mūsējies saņēma mana vecuma. Jaunieši saņēma iesaukšanu mobilizācijas pavēli. Aprunāties ar tēvu, tas man jautāja, vai es mežā vai dienēt. Tad es arī gāju sevišķi, tāpēc, ka brīdināja, ka neies, tad ģimenei vies slikti. Mums aizveda ar kuģi uz Vāciju, Bezsvētī Latviju dziedējam, Asarkamos biežos acīs, kad brauc Daugavu ārā. Kara beigu posmā latviešu karavīrs cīnījās gan Kurzemes cietoksnī, gan arī Vācijas teritorijā pret sarkanarmiju. Bieži ir jautāts, kāda motivācija šiem latviešiem, kas cīnījās Vācijas teritorijā, kāda motivācija viņiem bija. Bet, ja mēs paskatāmies uz Kurzemi, kura vēl turējās, kura nebija sarkanarmija iekarojusi, tad tomēr šiem te karavīriem, kas ar atdevi cīnījās Vācijas teritorijā, tomēr šīs te domas par Kurzemes noturēšanu deva viņiem sparu cīnīties. Mēs esam lepni uz tevi, latviešu leģionāri, mūsu varoni. Mēs karsti ticam tavas cīņas un asins upuru vērtībai. Mēs esam ar tevi un paliksim ar tevi. Tava dzimtene tevi nepievils. Taču dzimtene jau bija drupās. Karš bija sagrāvis pilsētas un pilnīgi izpostījis Latvijas laukus. Bēgļu
Tūkstoši no Latgales un Vidzemes bija spiesti atstāt savas dzimtās mājas. Daudziem par patvērumu un pēdējo cerību kļuva Kurzeme. Vācu armiju grupējumā, kas 1944. gada rudenī no Igaunijas atkāpās uz Kurzemi, bija 650 000 karavīru. Latviešu leģionāri tajā bija tikai neliela daļa, taču tieši viņiem īpaši smagi nācās izturēt sarkanās armijas uzbrukumus, kas ar daudzskaitlīgu pārsvaru draudēja ieņemt vēl neiekaroto Latvijas teritoriju. No 44. gada oktobra līdz 45. gada maijam leģionāri aizvadīja sīvas cīņas Kurzemes frontē, pie Džūkstes, Lestenes un Blīdenes. Politiski domājot, ja Kurzeme palika neiekarot, tad varēja rasties nākotnē dažādās politiskās konstelācijās, visādas iespējas par Kurzemi tirgoties vai attīstīt kaut kādus neatkarīgus plānus, cerēt uz rietumu palīdzību un tā tālāk. Šī te Kurzeme bija tāds pieturas punkts, ja, uz kuru varēja orientēties un kas arī uzturēja cerības dzīves par to, ka Latvijas neatkarība var pēc kara atkal atjaunoties. Un mums tiešām nebija kur atkāpties. Aiz muguras bija tikai jūra. Un tad mēs sākam karot pa jaunu. Mums bija ierobežoti ieroči. Mēs drīkstējām tik un tik šāviens izdarīt, tik un tik pret tanku, tik un tik lodzes mēs drīkstējām tērēt, tik un tik granāts mēs drīkstējām met. Tas mūs ārkārtīgi sāpināja. Un cik mēs varējām tikai tad, kad vācieši, kur atkāpās, mēs paņēmām visus tos ieročus. Jo mēs jau bijām tie, kam bija jāaizstāv Latviju. Mums nebija jāatkāpjas. Vāciešiem bija Vācija. Mēs cerējām, ka arī sabiedrotie sapratīs, ka Latviju nevar ļaut okupēt otrais sarkanarmijai un ka mēs noturot Liepāju un Ventspili būsim noturējuši arī neatkarīgu Latviju. Ja sabiedroto būtu izcēlušies šeit, tad visi leģionāri būtu pārgājuši sabiedroto pusē. Ja viņi būtu vienu desantu izcēluši kaut kur pie Liepājas, tad momentāni latvieši būtu pagriežuši stobrus pret vāciešiem. Kad vācieši sāka zaudēt, ka mēs jutām, ka mēs neizturēsim, ka vācieši padosies, ka viņi aizies, jo viņiem Kurzeme nav Vācija. Un tad mēs sapratām. Un mums bija vienīgā cerība vēl tā, ka varbūt nāks arī no ārzemēm latviešus atbrīvot, palīdzēt mums. Bet tās cerības nepiepildījās. Tā bija tā lieta. Tāpēc mēs karojam un gājam līdz pēdējiem vīram. Tad dabūjām tur kārtīgi cīnīties sevišķi pie Lestenes. Tur, kur. Tad jau bija domas citāds, ka pat nezinu, kā būs. Jo sūtītos latviešus virsū mums. Un tad rakām iekšā tankus zemē iekšā, lai nevar trāpīt un nevar atkāpties. Un tad, var sakot, viņi netika. Cik uz priekšu tika atpakaļ, cik uz priekšu tika atpakaļ. Izjūta bija ļoti slikta. Kad var dzina pret saviem, varētu teikt, tautas brāļiem. Var dzina pretim, Un karā nepastāv tāda lieta, kāpēc tu šāvi?
Ja nešaus viņš, to nošaus tevi. Mūsu ģimenes kāra karš ļoti smagi, jo vecākais brālis bija leģionārs, karoja Kurzemes cietoksnī, un jaunāko brāli iesauca Krievu armiju. Un arī viņš cīnījās. Tad iznāca tā, kā daudzās ģimenēs, ka brālis karoja pret brāli. Tas tā notika. Notika, kad brāli iesauca Vācu armijā, jo viņš bija vecāks, un es biju jaunāks. Tā es tiku Krievu armijā. Kāda vispār varēja būt sajūta? Jo zinu, ka brālis ir otrā pusē. Un labā sajūta nebija. Bet iespējas ar dzīvot 18 gadu vecs puika, dzīvot gribēja. Pēdējo ziņu saņēmām, ka viņš bija 19. divīzijā, kad viņš ir Kurzemes cietoksnī, un tad arī saraksti pārtrūka. 44. gadā sākās Ziemassvētku kaujas. Un 23. decembrī bija tieši kaujas sākums, un tajā liktenīgi arī tajā dienā ir kritis mans brālis. Kad uzzinājām no viņa kauju biedra, kad viņš ir kritis, tad mēs ilgi nesvinējām Ziemassvētkus, jo mums bija tie ļoti skumji. Es atceros brāli 18. februārī. Un tad ir dzimšanas diena. Mēs ar meitiņu palikām Rīgā, un vīrs bija frontē Kurzemē. Vakaros mēs sēdējām, mēs pat dzirdējām, ka Kurzemē vārās, ka trokšņi nāca no Kurzemes puses, tādu lielgabalu trokšņi. Bet es sēdēju un lūdzu Dievu, lai tikai paliek dzīvs. Savu meitiņu vīrs redzēja un dabu paauklēt, pamīlēt, bet, diemžēl, dēlu, kurš piedzima māja mēnesi, 45. gadā, tā viņš arī neredzēja. Mani paņēma ciet, tanī filtrācijas nometnē. Paņēma, aizveda uz vienu māju. Tur bija melnās formās, es nezinu, kas tie bija krievi. Un tie tad ieved man iekšā. Sāk krieviski runāt, es nesapratu neko tādu. Kur dienēs un ko mums prasīja, tur tulku sauc. Un tad beigās, ka es viņam pateicu kārtīgu vārdu pretī, ka es esmu latvieti, tad viņi izveda sievāru un otrs īstāps abērni uz rokas. Un tad viņi paņēma tos. Sieva piedūra klāta durkla un puisīt nosita. Galvu pret durvīm. Es kājām paņēmu un galvu sašķīta. Un man turēja ciet sasietu. Tā aizveda apakaļ uz Rēģeri. Man bija vienalga pēc tam. Ļoti sāp tas, ka šodien mūsu leģionārus un vispār leģionu negrib atzīt. Ļoti sāp tas.
Jo mēs taču tur karojam ar to pārliecību, ka mēs aizstāvam savu zemi pret to nikno ienaidnieku, kas mums tik daudz jau pāri nodarījis. Padomu laikā mums vismaz lika mieru. Neaiztik mums. Te šodien gandrīz katrā vārda galā, ka leģionāri ir tādi un leģionāri šitādi un leģionāri nav rehabilitējami un tā tālāk un tā joprojām. Tas 50 gadus, tad bija leģionāri. Tie toki bija tikpat kā kara noziedznieki, un viņi vēl dabūja Sibrijas iziet. Un viss. Un tad tie, tagad ir leģionāri. Tagad atkal, kas ir karojuši padomu armijā, tie atkal, it kā nebūtu derīgi nemaz. Kā varēja neiet. Nē, nevarēja. Bija jāiet. Ja šodien skatās un runā par leģionāriem, runā par tie, kas sarkanarmijā, tad manas domas ir tādas, ka mums tādi varoņi nemaz nebija. Mēs visi bijām upuri. Gan leģionārs bija upuris, jo viņš cīnījās citu interešu, citas valsts, svešas valsts intereses labā, un gan tas, kas bija iesaukts sarkanarmijā, cīnījās par svešām idejām un arī svešas valsts labā. Mēs visi bijām pilnīgi vienādi. Mēs visi bijām upuri. Un nav šodien ko nonicināt ne krievus, ne angļus, ne amerikāņus, tāpēc, ka viņi toreiz karoja tā un ne citādāk. Karš nodarīs ļoti lielu postu. Ļoti lielu postu. Cik daudz ir paņemts jaunu cilvēku dzīvības, kuri varētu dzīvot, strādāt, veidot kaut ko. Ģimenes būtu laimīgas. Karš ir paņēmis 100 000 dzīvību. Kopš Otrā pasaules kara pagājis jau vairāk kā pusgadsimts, bet tā atstātās pēdas jūtamas vēl šodien. Vai spējams saprast un novērtēt cilvēkus, kas toreiz tika ierauti kara nežēlīgajās likteņdzirnās? Vai varam iedomāties sevi viņu vietā un atbildēt uz jautājumu, kā rīkotos paši?